Pēter, tev bija jautājums, kas ir kartona baznīca? Ja? Omēm paskaidrosim, ja? Tiešām, kas tā par tādu kartona baznīcu? Kartona baznīca. Nu, tad Bībelē teikts, ka Dievs nemājo cilvēku rokām būvētos tempļos. Vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara templis? Tāpēc tam nav nozīmes, vai baznīca ir no kartona, finiera, vai no Lego, vai no jebkā cita. Ja? Tātad svarīgs ir cilvēks, kā teica Ziedonis, ja? Jo mēs esam svētā gara templis. Svarīgi ir draudze, Kristus miesa, cilvēki. Ja? Ne pati ēka, ne kartons. Un arī kartons, varētu teikt, ka kartons līdzīgi kā Dievs ir visur mums apkārt. Viņš visiem pieejams un bez maksas. Slavu Dievam. Amen. Tā stunda nāk un ir jau klāt. Mīļie, tā stunda ir šodien. Viņa ir šeit, tagad, un slava Dievam. Slavu Dievam par Gati, kurš uzaicināja. Es ticu, ka tas svētais gars darbojās nopietni, un šis nav parasts notikums. Priekš manis tas nav parasts, jo priekš manis šis ir pirmais dievkalpojums. Es Kristu esmu 4 gadus, un pēc 4 gadiem ir vākusies visādi informācija, ir vākušies jautājumi, un ir nākušas arī atbildes. Un šos 4 gadus gaidīju, kad tad būs tā diena, kad būs kaut kas jāiet un jāsaka, jāsāk runāt. Un tā ir šodien, tā ir šeit, Londonā, halleluja. Latviešu draudzē. Tik forši. Slavu Dievam. Sākšu es ar to, kad ja te ir iemaldījies kāds dēmons, vai varbūt skatās, vai klausās, dēmoni aizver muti un izvācās ārā ar reliģijas garu priekšgalā. Jēzus vārdā. Amen. Jēzus sāk sludināt ar vārdiem: laiks ir piepildīts. Metanoia, debesu valstība, ir tuvu klāt pienākusi. Halleluja. Metanoia. Es pateikšu par metanoju, bet pirms tam vēl pieminēšu, ka Jēzus saka, jūs nevarat būt mani sekotāji, ja jūs nenesat savu krustu. Kas ir mans krusts? Es jums varu pateikt, ka manā pieredzē, es varu runāt par sevi, es nezinu kā citiem, manā pieredzē 4 gadu laikā no satiktajiem kristiešiem, no draudzēm, es nekur neesmu dzirdējis atbildi uz šo jautājumu. Kas ir kristieša krusts, bez kura viņš nevar sekot Jēzum? Kas ir kristietis? Vārds kristietis parādās Bībelē. Tas nav tāds kaut kur pa burzmai izdomāts vārds. Viņš ir ļoti konkrēts vārds no Bībeles, no rakstvietas, kur Kristus mācekļus, Kristus sekotājus sāka saukt par kristiešiem. Tātad, kas ir kristieši? Kristieši ir Jēzus mācekļi, Jēzus sekotāji. Bet Jēzus saka, jūs nevarat būt mani sekotāji, jūs nevarat būt mani mācekļi, ja jūs nenesat krustu.
Jūs varat pabarot bērnu namus, dzīvnieku patvērsmes, darīt daudz labas lietas. Halleluja! Bet ja jūs nenesat krustu, jūs nevarat būt man sekotāji. Jūs varat slavēt Jēzu, jūs varat slavēt Dievu, bet jūs nevarat būt mani sekotāji, ja jūs nenesat savu krustu. Jūs saprotiet, cik tas ir svarīgi saprast, kas tad ir mans krusts, kas ir kristieša krusts, lai varētu sekot Jēzum, lai es varētu būt kristietis. Pēter, es sagatavoju tur lapiņas un rakstāmos. Es lūdzu jums, paņemiet katrs vienu lapiņu un uzrakstiet, kas ir mans krusts. Es jums uzreiz pateikšu priekšā, tas ir viens vārds. Tie var būt arī 2 vārdi un mazliet vairāk. Uzrakstiet uz tām lapiņām, kā jūs domājat, kas ir mans krusts. Kas ir tas krusts, ko Jēzus iesaka nest, lai varētu sakot viņam. Kamēr jūs rakstīsiet uz lapiņām, mēs parunāsim par vārdiņu metanoia. Kas tas ir? Kas tas par tādu vārdu? Kas tas par tādu grieķu vārdu? Forši, paldies, Pēter. Tā, Artūrs zina atbildi un Gatis arī zina, jūs nepiedalieties konkursā. Tu vēl nezini, ja? Nu labi, rakst iekšā. Halleluja. Nu man tāda noteikuma kartona baznīcā. Viens vārds. Aicinu pazemībā pieņemt un uzrakstīt. Halleluja. Halleluja. Svētais gars palīdzi. Dod gudrību. Atver sirdis, saprašanu. Dod Dievs uzrakstīt, kas ir kristieša krusts, bez kura viņš nevar sekot Jēzum. Jēzus teica, laiks ir piepildīts. Halleluja. Ko tas nozīmē piepildīts laiks? Ierodās Jēzus studijā un pasaka, laiks ir piepildīts. Kāds laiks? Vecās derības laiks ir piepildīts. Miesiskās darbības laiks ir piepildīts. Darbu laiks ir piepildīts. Vecā derība ir miesā. Jaunā derība ir garā. Ne ar darbiem. Halleluja. Ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet viss no Dieva žēlstības. Laiks ir piepildīts. Ir mainījies laiks. Kāds laiks ir mainījies? Ir mainījies tas, ka ar labiem darbiem izpatikt Dievam vairs nevar. Halleluja. Tu nevari darīt blēņas un par to maksāt ar savu kazu vai āzi. Nē, viss cauri. Kas tad ir mainījies? Kas notiek? Notiek metanoia. Nevis notiek, bet Jēzus aicina uz metanoju. Ja jūs atvērsiet tagad savas bībeles latviešu, krievu, angļu valodā, ko jūs tur ieraudzīsiet? Mateja 4:17. Kas tur ir rakstīts? Šis vārdiņš metanoia. Latviski viņš ir iztulkots atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība, redziet, ir tuvu klāt pienākusi. Amen. Vēl nē. Vēl nē. Amen par debesu valstību.
Nav amen par atgriezieties no grēkiem. Amen ir par debesu valstību. Amen par to, ka laiks ir piepildīts. Angliski, jo jūs atvērsiet šo pašu rakstvietu, tur nav rakstīts atgriezieties no grēkiem. Un vēl vairāk, ja jūs atvērsiet mazliet vecāku bībeli par King James versiju, tur ir Ženēvas bībele, tur arī nav atgriezieties no grēkiem. Kas tur ir? Angliski ir repent. Latviski atgriezieties no grēkiem. Angliski nav repent from sin. Vienkārši repent. Un tad es atšķiršu veco derību un skatos, tur ir rakstvieta, kur Dievs saka, I will repent. Kur Dievs saka, ka viņš atgriezīsies no grēkiem? Nē, Aldi, zini, tur angļu valodā, tur tas vārdiņš repent, varbūt gan tā, gan šitā, un aiziet teoloģijā iekšā. Nē, tur nav repent. Tur ir metanoja. Metanoja, atveriet vienkārši Google Translate, ierakstiet metanoja. Ne Google Translate, ierakstīt vienkārši Googlā un paskatieties šī vārda nozīmi. Šis vārds neietver atgriešanos un neietver vārdu grēks. Tur nav viņa. Cits stāsts, kāpēc tas tā ir iztulkots, es neņemu. Man ir savs viedoklis, bet es par to neņemšos spriest. Metanoja. Man ir pierakstīts, ko tas nozīmē. Es nolasīšu, lai es kādu vārdu neaizmirstu. Metanoja. Tātad metanoja pārmaiņas plus prāts. Stāsts tātad ir par prāta izmaiņām, pārmaiņām. Prāta pārtapšana, iekšējā pārmaiņa, domāšanas maiņa, uzmanības centra maiņa, attapšanās, atjēgšanās, izmaiņa. Vārda nozīme neietver atgriešanos, nožēlu un grēku. Bet šis atgriezieties no grēkiem ir Bībeles tulkojumā visās vietās, kur ir šis vārdiņš metanoja. Iedomājieties Jēzu, kurš ienāk pilsētā pie grēciniekiem. Kas ir grēcinieks? Grēcinieks ir grēka vergs. Kas ir grēka vergs? Ja tu esi vergs, tu neesi brīvs. Tu esi vergs. Pieņemsim, ka vergs ir iekalts ķēdēs. Un iedomājieties Jēzu, kurš atnāk pie vergiem, kuri ir sakalti ķēdēs, un viņš saka, hei, atgriezieties no grēkiem. Ar domu noņemiet tās ķēdes un ejam, debesu valstība ir klāt pienākusi. Kā vergs kā viņš var atbrīvoties no ķēdēm? Kādā veidā? To var izdarīt Jēzus tikai un vienīgi atbrīvot no grēka vergu. Tāpēc Jēzus nevar viņus mudināt, nevienu cilvēku, atgriezties no grēkiem. Bet ko viņš mudina? Hei, laiks ir piepildīts. Metanoja, ir pienācis laiks mainīt domāšanu. Šis mainīt domāšanu ir mainīt domāšanu pa 180 grādiem pretējā virzienā. Ja jūs visu laiku gājāt prom no Dieva, grēkā, dziļāk un dziļāk, jūs devāties nāvē, tad jūs mainat virzienu pa 180 grādiem un jūs sākat iet pretējā virzienā. Dzīvībā, aleluja. Jūs sākat dzīvot savādāk, jo jūs sākat domāt savādāk. Jūs sākat domāt pretējā virzienā. Es nezinu, kā jums, bet man Bībelē bija ļoti pārsteidzoši, kad tu lasi un tu saproti, kad viss, kas ir rakstīts Bībelē, ir absolūti pretrunā ar visu, kas ir pasaulē. Pirmajā brīdī likās, varbūt tā nav tik traki. Kaut kas jau vispār varbūt arī. Nē, ar visu. Es pasvītroju ar visu.
runājot par izglītību, par dzīves mērķiem, par veselību, par visu pretējā virzienā. Jūs atzīsiet patiesību, un patiesība jūs darīs brīvus. Kas man jāatzīst? Man jāatzīst Jēzus, man jāatzīst patiesība, man jāatzīst patiesība, kas ir rakstīta Bībelē. Ja es to pieņemu, ko es izdarīju, man tas norāva jumtu, jo es sapratu, ka reku ir patiesība, rekur ir visa patiesība. Un jā, brīžiem viņa iedur. Viņa nav patīkama brīžiem. Manai miesiskajai būtībai viņa nepatīk. Bet sākās prāta izmaiņas, un tu sāc to pieņemt un pieņemt un pieņemt. Un vairs jau kas likās brīnumaini, kā tad Jēzus tā varēja iet pa ūdeni? Hei, kāpēc nē? Kā var cilvēks no 9. stāva izkrist pa logu un palikt dzīvs? Ja ir gadījumi, ka cilvēks no trotuāra apmales nokrīt un nositās. Tas nav brīnums, tā ir iešana pa ūdeni no 9. stāva izkrauties ārā un izdzīvot, halleluja. Tie ir īpaši gadījumi, tie ir unikāli gadījumi, kad Jēzus iet pa ūdeni. Kaut kādi čaļi vecajā derībā nesadega. Jona nonāk zivsvēderā. Vispār pasaka. Cilvēks noslīka, zivs viņu apēda un pēc tam izvēma ārā. Viņš tur kaut kur komā satika Dievu un viņu izspļāva ārā. Kas tur nenormāls? Bet tas ir tad, kad sākās prāta izmaiņas, kad tu sāc iedziļināties Dieva vārdā un atzīsti, ka tā ir patiesība, un tad tu sāc redzēt. Jums ir ausis, bet vai jūs dzirdat? Un šodien atnāca, kad Jēzus nesaka, ka jums ir ausis, bet jūs nedzirdat. Tie būtu lāsta vārdi. Nē, viņš jautā, vai jūs dzirdat? Hei, man kaut kas jādzird. Metanoja. Tā ir domāšanas maiņa. Nevis atgriešanās no grēkiem. Tur vēl varētu iet visādos piemēros iekšā Dieva vārdā, kur tur nav stāsts par atgriešanos no grēkiem. 3 čaļi pie krusta. Jēzus pa vidu. Viens bandīts vienā pusē, otrs otrā. Viens turpina zaimot Jēzu, otrs saka, hei, veicīt, mēs pa tēmu esam piesisti krustā. Bet viņš, un ko viņš dara? Viņš saka, Jēzu, es arī gribu uz debesīm, tur, kur tu tur taisies. Un ko saka Jēzus? Labi, būsi ar mani debesīs. Viss. Nenotika baptizēšanās, nenotika grēku nožēla un atgriešanās no grēkiem. Nē. Cilvēks vērsās pie Jēzus vienkārši. Ko tas nozīmē? Viņš noticēja Jēzum. Viņš atzina patiesību. Jēzus teica, ka viņš ir Dievs, Dieva dēls. Bandīts atzina, ka tas ir Dieva dēls. Viņš atzina patiesību. Un kas notika? Bandīts aizgāja debesīs. Atzina patiesību. Un patiesību viņi darīja brīvu, aleluja. Ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas. Iešu un te atbrīvošos no grēkiem. Slavu Dievam, Jēzu, es tev ticu. Nav tik vienkārši. Tātad, krusts, kāpēc es saku, šī diena ir īpaša. Angliski būtu excited priekš manis. Excited, jo es zinu, kas ir tas krusts. Un jūs šodien uzzināsiet, kas ir tas krusts. Aleluja, jūs zināsiet, kas ir jums jānes. Jo, ja jūs nezināt, kas ir krusts, jūs nezināt, kas jānes, tad kā jūs varat sekot Jēzum? Pēc loģikas. Labi, sarakstījās uz lapiņām, ja? Pēter, sarakstījās, ja? Iedod. Paskatīsimies. Tā tad viens vārds. Kas ir krusts? Tā, viena lapiņa. Mana dzīve. Nē. Ķēpa. Arī nē.
Nē, otrā pusē arī. Nomiršana. Kaut kam jā. To es pēc tam pateikšu. Aleluja. Patiesība. Mans krusts ir patiesība. Nē. Mans krusts ir evanģelizācija. Man žēl, ja tā. Es teikšu, nē. Tā ir reliģija. Nav jāiet evanģelizēt. Dievam to nevajag. Lai gan vajag. Ja mēs runājam par vārdu dievkalpojums, ko nozīmē dievkalpojums? Kā var kalpot Dievam, ja Bībelē rakstīts, ka viņam nekā netrūkst? Viņam nevajag cilvēku rokas, kas viņam kaut ko pienesīs. Kā tad mēs varam kalpot Dievam? Nest Dievu vārdu. Tas ir tas, kā mēs varam, ja to sauc par kalpošanu. Aizliegt sevi. Krusts. Aizliegt sevi. Savā ziņā jā, bet nē. Tā. Kalpot cilvēkiem. Nē. Man žēl, ja tā kādam. Kas ir mans krusts, lai es varētu sekot Jēzum, lai es varētu būt kristietis, lai es varētu būt Jēzus sekotājs? Ir viens, halleluja, krievu valodā. Viens ir, slavu Dievam. Kalpošana Dieva gribai. Hei! Nē, tas nevar būt krusts. Tas ir jābūt priekam par to. Ja tā nav, man liekas, kaut kas nav rīktīgi. Labi, ejam tālāk. Krusts, Jēzus. Nē. Jēzus ir aleluja. Jēzus ir glābējs. Tas nevar būt krusts, tā nevar būt nasta. Jēzus ir prieks, dzīvība, ceļš, durvis, akmens, aleluja, patiesība. Tas nav krusts. Mīlestībā. Kristieši, come on. Nav. Mīlestība nav krusts. Nevar būt mīlestība krusts. Mīlēts un sirsniņa. Paldies par sirsniņu, bet nē, krusts nav mīlestība. Labi, ejam tālāk. Dzīve. Savā ziņā var teikt, ka jā, dzīve ir savu veidu krusts. Un kā Pēters teica, graudam ir jāmirst. Es to saprotu arī par pasauli. Pasaulē ir jāmirst, jo grēka alga ir nāve un viņa neizbēgama. Un jāsaka slavu Dievam. Un pat cik pasaule mirst un viss iet postā šeit Dieva nolādētajā pasaulē, tad mums ir vajadzīgs glābējs. Un tas ir Jēzus Kristus. Halleluja. Mīlēt. Nē, tas nav krusts mīlēt. Mīlēt ir Dievs, ir mīlestība. Kas Dievu nav atzinījis, tas nemīl. Tā. Te jau kaut kas tuvāk. Mana miesa. Un pēc tam pateikšu. Tā, vēl lapiņas. Tātad, kas ir mans krusts? Upuris. Jā, bet kas tad ir tas upuris? Kas tad man ir jāupurē? Lai es varētu būt Kristus sekotājs. Mīļie, šis vārds atvērs prātu, sirdis, visu pārējo. Tas varbūt nebūs viegli. Jā, es zinu, jo es ar savu krustu sastopos katru dienu. Jūs arī, kad jums pateikšu to vārdu, jūs redzēsiet. Jums šodien arī pa pilnam ir bijis ar krustiem. Jēzus nav krusts. Tā, 4 vārdi.
Miesas kārības, nē, bet otra daļa no rakstītā uz to pusi ir. Tātad, kas ir mans krusts dzīvē? Nē. Brīžiem dzīve varbūt ir mocības, jā, vismaz man. Un gribās arī padusmoties uz Dievu, jo man nepatīk, kā viņš to dara. Ja? Bet tā ir mana problēma. Mīlestība. Labi, mīlestība tā tad nav. Nav krusts. Mīļie, aleluja. Krusts ir lepnība. Gardiņa, kā bija rakstīts. Ego. Ego. Lepnība. Augstprātība. Kā vēl to sauc? Praids. Ego, jā. Kas bija pirmais grēks, kas visu sačakarēja? Kas bija tas grēks? Tātad es izdarīju pa savam. Man teica, kā vajag, bet es tomēr izdarīju pa savam. Tā ir augstprātība. Tā ir lepnība. Un šī lepnība slēpjās. Viņa slēpjās katru dienu ļoti daudz dažādās situācijās. Visi aizvainojumi, dusmas, nepiedošana, tas viss ir lepnība. Tā ir lepnība. Lepnība ir pirmais grēks. Dievs pateica, ka tā, bet cilvēks pafunktierēja un savā prātā izdomāja, ka varbūt ka īsti nav tā, kā viņš teica, jeb nepaņēma nopietni to, ko saka Dievs, kurš visu radījis, viņu pašu ieskaitot. Cilvēks izdarīja pa savam, viņš izdarīja savā prātā. Un tā ir lepnība. Un pretējais lepnībai, kas tad ir tas krusts? Pazemība. Krusts ir pazemība. Ko darīja Jēzus? Viņš bija noslānīts tā, ka es saprotu, ka viņam bija grūti paiet vispār. Ko viņam uzlika? Krustu. Un ko viņš darīja? Filmā viņš nes to krustu. Es neatceros Bībelē, viņš ar stiepa viņu. Bet kas notika? Dievs samenedžēja romiešus tā, ka viens no tiem romiešiem lika kaut kādam tur vīram stiept to Jēzus krustu. Jūs saprotiet, Jēzus nevarēja panest savu krustu. Viņam Dievs caur romieti palīdzēja stiept viņa krustu. Tāpat arī mēs nevaram pastiept nemaz to savu krustu bez Dieva savā spēkā. Aleluja. Tātad, pazemība. Jēzu nepatiesi apvainoja visu laiku, visi, kam nebija slinkums. Ko viņš darīja? Bībelē rakstīts, Jēzus klusēja. Es domāju, ko viņš klusēja? Viņam taču reku tur tādas lietas pateica, viņš varēja pateikt, viņš varēja atbildēt. Jūs ieskatīsieties, jūs sapratīsiet, kāpēc viņš klusēja. Tāpēc, ka viņam neviens neko nejautāja. Tad, kad jautāja, tad viņš atbildēja. Bet, kad cilvēks jautāja jau zinot atbildi, jo viņš zina, kā ir, jo viņš zina, kā Torā ir rakstīts un kā vispār ir patiesībā, arī tad Jēzus paklusēja. Viņš tikai atbildēja tad, ja viņam kaut ko jautāja. Tieši tāpat kā par dziedināšanu, par atbrīvošanu runājot, Jēzus Bībelē teikts, ka dziedināja visus. Nav tā, ka viņš gāja pa Londonu, ieraudzīja rekutē vienu kropli, davai es viņu izdziedināšu. Klausies, vecīt, es varu par tevi palūgt. Nē, viņš dziedināja tos, kas pie viņa nāca. Jā, Jēzus aizgāja uz savu ciematu, un tur vispār maz viņš dziedināja. Jo, redz, viņš savā ciematā, viņš ir
tur Jāzepa dēls, kaut kāds tur amatnieks, un par kādu viņš te pravieti tagad iznesies. Ja? Bet kas tur ir teikts? Ka Jēzus dziedināja visus. Visus arī dzimtajā pilsētā, kas pie viņa atnāca. Tur neatnāca varbūt 100 un 1000, varbūt atnāca 10. Tos viņš arī izdziedināja. Tad viņš dziedināja visus, kas nāca pie viņa, kas prasīja. Citreiz Jēzus prasīja vai runāja, pieminēja viņu ticību, bet tas nebija tur nosacījums. Cik es saprotu. Tas nebija nosacījums. Tev ir jātic riktīgi tā, ka Jēzus dziedina, un tikai tad viņš dziedinās. Tur nāca visādi vienkārši bezcerībā. Jēzus ir dzirdēts, ka viņš dziedina, bet viņi nāca pie viņa. Nevis viņš gāja pie kāda un uzbāzās ar savu dziedināšanu. Nē. Tātad pazemība. Ģimenē sieva ne tā kaut ko izdarīja. Lepnība. Vīrs ne tā kaut ko dara. Lepnība. Mēlis varā dzīvība un nāve. Ko darīja Jēzus? Viņš paklusēja. Viņu nepatiesi apvainoja. Ko viņš varēja izdarīt? Viņš eņģeļu armiju varēja uzsūtīt. Viņš to nedarīja. Viņam bija savs uzdevums, ar kur bija jātiek galā. Pazemība. Pazemība ir mūsu krusts, ar kuru mēs varam būt Kristus sekotāji. No mums neprasa atteikties no brīvdienu brauciena ar čomiem pamakšķerēt, jo redz, sieva grib pie vecākiem aizbraukt ar ģimeni. Un es, ziniet, ņemu savu krustu, es večiem saku, nē, šo vikendu es nevaru makšķerēt ar jums, jo man ar sievu ir jābrauc. Zini, es esmu kristietis un man ir jānes savus krustus un es braukšu. Nē, tur kaut kas nav ritīgi, ja tas ir tā. Tas nav krusts, tā ir fiziska darbība, cilvēciska darbība, un tas nav tas, par ko iet runa. Lepnība, pazemība, viss. Es jūs apsveicu, jūs zinat tagad. Lepnība un pazemība. Ja mēs ejam lepnībā un ja mēs ejam pazemībā, mēs varam būt Jēzus sekotāji. Vai mēs varam tikt ar to galā? Es brīžiem netieku, bet tāpēc es zinu, ka es varu tverties pie Jēzus, Jēzu palīdzi. Svētais gars palīdzi. Valdi manu prātu, valdi manu mēli. Ko viņš dara? Viņš palīdz. Jo es savā spēkā to nespēju izdarīt. Es grēkā esmu dzimis, grēkā izaudzis, un grēkā tā arī turpināšu dzīvot. Vai es grēkošu? Nē, es ienīstu grēku. Vai man sanāk sagrēkot? Jā, sanāk. Tāda ir mana grēcīgā miesa. Tāpēc man vajag palīgu. Tāpēc man vajag kādu, lai viņš man palīdz iet prom no šī te grēka. Un es no viņa nevaru aiziet, ja nav mainīta mana domāšana. Metanoja. Ja nav metanoja, es grēku pat neredzu. Iedomājieties, atnāk Jēzus ciematā un saka, hei, atgriezieties no grēkiem. Tur visi stāv un skatās, kuru viņš runā, jo es jau neko negrēkoju. Jā, es zinu, tur tas muitnieks, vēl tas kukuļus ņem, tas vispār zog. Kaimiņš ir tāds melis, jā, es nezinu, es vienreiz Svetbankā nevis vienu končiņu, bet tur 4 paņēmu, Kas tad tas pa grēku? Hei, grēku neiedala lieli grēki un mazi grēki. Ir grēks. Ja tu esi sagrēkojis no 10 baušļiem vienā, tu esi vainīgs par visiem. Zakšana, Svetbanka končiņas vai slepkavība. Grēks. Dievs ir taisns. Viņš nevar atlaist kā cilvēki. Jā, vecīt, es saprotu, zinu, tas nav tik traki, kā tur tas izdarīja. Dievam tā nav, viņš ir taisns Dievs. Viņš nevar atlaist arī sīku grēku. Ko tu man darīt? Es esmu grēcīgs. Es vispār esmu grēkā piedzimis. Dievs, ko tu mani radīji grēcīgu, lai es pat taisno uz elli dotos? Ko man darīt? Labdien! Trasē ierodās Jēzus. Hei,
Caur mani, tikai caur mani jūs tiekat pie tēva. Halleluja! Halleluja! Mums ir glābšanas riņķis. Jēzus Kristus, slavu Dievam, caur kuru mēs varam nonākt debesīs. Jo šīs nav mūsu mājas. Lapsām ir alas, putniem ir līgsdes, cilvēkam galva nav kur nolikt. Jūs pat piedzimt bez maksas nevarat. Jūs bez maksas nomirt nevarat. Neviens. Es nevaru savu omi pagalmā pa kluso aprakt. Mani arestēs, par viņu jāmaksā, viņa jāreģistrē, jāpiesaka. Šīs nav mūsu mājas. Halleluja. Debesu valstība. Slavu Dievam. Tātad, mīļie, lai Dievs dod mums spēku, izturību. Nest to mūsu krustu. Būt pazemīgiem, paklusēt kādu lieku reizi. Pakrist un celties. Tour de France, mīt līdz galam. Palikt trasē. Dievs svētīm pasargā mūs. Dod gaismu mums un esi žēlīgs. Dievs Jēzus vārdā lūdzu, esi ar mums un dod mieru. Dod pazemību, izturību. Halleluja. Paldies par uzmanību, mīļie.